Sveiciens podkāstā Ultraspēks! Naktī no 1. uz 2. maiju norisinājās skrejieņsoļojums Rīga-Valmiera. Šoreiz Sīmaņu baznīcas kliņķi pirmais skāra Kārlis Eiduks. Viņš ne tikai izcīnīja uzvaru, bet arī par 10 minūtēm laboja trases rekordu, finišējot 7 stundās, 20 minūtēs un 7 sekundēs. Arī šoreiz tika noskaidroti Latvijas čempioni 100 km šoseis skrējienā, un 100 km atzīmi Kārlis sasniedza 6 stundās, 49 minūtēs un 9 sekundēs. Parasti Kārli biežāk sastopam taku skriešanas sacensībās. 2023. gadā viņš uzvarēja Siguldas kalnu maratonā, kļūstot par Latvijas čempionu taku skriešanā, bet pērn izcīnīja sudraba medaļu. Viņa skriešanas pieredzē ir vairāki ultragaru distanču skrējieni, tostarp dalību pasaules čempionātā taku skriešanā, taču šajā sarunā galvenokārt pievērsīsimies tieši nu pat noskrietajam Rīga-Valmiera. Kāpēc Kārlis izvēlējās startēt šajās sacensībās? Kāds bija viņa ceļš līdz starta līnijai un kāda ir viņa panākuma atslēga, klausies Kārļa Ultraspēka stāstā. Tikpat ātri, cik viņš aizskrēja no Rīgas uz Valmieru, viņš ir ieradies Ultraspēka studijā. Man ir milzīgs prieks šeit satikt tevi, Kārli. Čau! Čau! Prieks būt ar tevi! Pirmo reizi intervija ir tik tuvu sacensībām. Mēs šo ierakstām 4. maijā, 2. maijā bija lielais notikums. Bet jā, šī ir tikai 2. reize, kad Ultraspēkā es uzņemu viesos savu vienaudzi. Un nav noslēpums, ka Rīga-Valmiera šogad vidējais vecums bija 39 gadi. Un kā internets saka, tikai 3% no ultramaratonistiem ir tie, kas skrien 100 km, ir 25 gadus veci. Tā kā man ir milzīgs prieks, ka tu esi viens no viņiem, un parunāsim par to, kāds tad ir tavs ultraspēks. Un ir skaidrs, ka visiem interesē pats svaigākais notikums Rīga-Valmiera, un mēs noteikti ķersimies pie tā klāt, bet pirms tam, kā ikvienam, ir tas lēmums, kādā dienā uzsākt skriešanu. Pastāsti, kā sākās tavs ceļš skriešanā? Jā, mans ceļš ir jau skriešanā kādu laiku. Noteikti pirmie soļi ir arī, kad vecāki ir mani veduši uz sacensībām, jo tētis savulaik skrēja. Bet tā nozīmīgāka trenēšanās sākās 5. klasē, kad sporta stundā sporta skolotājs Māris Auzāns pamanīja, ka ļoti labi man padodās pātrināties, un tad, par cik viņam bija meita un draudzenes, kas brauc uz Jelgavu trenēties pie Lailas Naglas, tad mani paņēma līdzi. Un tā 5. klasē es sāku pie treneris Lailas vieglatlētikā trenēties, un tad ar dažādiem panākumiem līdz 12. klases beigām trenējos, biju arī Latvijas izlasē, vecuma grupās barjeraskriešanā, un tad, sākoties studijām, es pārtraucu treniņus, jo šķiet, ka es nevarēšu apvienot labas atzīmes Zviedros, kur bija diezgan prasīgas studijas un tos līmeņus sportā uzturēt, kā es vēlējos. Un tad nāca Covid, un vairs darīt nevarēja gandrīz neko. Tu sēdi mājās un esi pie datora, un es sapratu, ka tikai ar mācībām man smadzenes sāk jūgties nost un pietrūkst kaut kāds līdzsvars dzīvē. Un mēs pārcēlāmies dzīvot laukos uz Covid karantīnas laiku, un es atcerējos, ka kādreiz bija tāds sapnis noskriet maratonu. Un kad labāk trenēties, ja ne Covid laikā, kad sociālās dzīves nav, nekā nav, tu tikai ēd un mācies. Tā es iegāju rutīnā, trenēties, gatavoties kaut kam. Un, zini, man tā iepatikās tā kustība, ka es nokļuvu skriešanā garo gabalu, jau skriešanā uz palikšanu 2020. gadā. Patiesībā pavisam nesen. Bet pastāsti vēl par to pirmo maratonu. Kur tas bija un kā tev veicās? Tas varētu būt šķiet, ka 20. gada oktobrī. Tur bija tā, vai arī 21. bet Covid laikā.
un tas bija tas maratons, kurš solīja, ka notiks, un tad pēdējā vakarā valdības vīri atcerējās, ka mums taču rītdien ir maratons, un atcēla. Un tad, zini, sajūta bija traģiska, ka tu esi gatavojies un tev ir lielā spriedze, kā būs, un tev pēdējā vakarā pasākumu atceļ. Un tad tas, ko mēs izdarījām, ir Rīgas Jelgavas šoseja. Tur bija garš posms, kas bija remontā, un es sapratu, ka es vienkārši skriešu viens pats. Es esmu gatavojies, tad izdarīšu tādā veidā. Un tad noliku tēti uz šosejas ar banāniem, kaut kādu dzērienu, un tad skrēju šurpu un turpu. Un nemaz nebija tik slikts rezultāts. Šķiet 3 stundas un 17 minūtes. Un tās sajūtas bija vienkārši tā kā jumts tiek nonests, ka wow, es varu noskriet maratonu, un, protams, pēc tam es vairākas dienas nevaru ne pa trepēm tikt, ne pastaigāt, bet tas gandarījums bija fantastisks, un pēc tam jau bija jautājums, kas tālāk, kas būs nākamais. Tālāk bija oficiāls maratons arī kādā brīdī. Jā, pēcāk bija Rīgas maratons jau kādu gadu, 2 vēlāk. Šie tas 2:47 izskrēja, kas bija, teiksim, es to neoficiāli dēvēju par U20 Latvijas čempionu skrējienu, jo tas bija Latvijas čempionāts maratonā, un es uzvarēju vecuma grupā tolaik. Bet, vai U23 laikam tā. Bet, un arī, jā, tad bija nākamie jautājumi par varbūt kaut ko garāku vai vēl ātrāku maratonu. Un tad jau viss kaut kas ir mēģināts. Vai ne, tā arī izklausās, bet, jā, tev jau tas rezultāts jau ir zem 3 stundām, tas tāda citiem sapņu rezultāts un tas mērķis, uz ko tiekties, un tu jau sasniedz šo, tad ir droši vien tas jautājums, ka, varbūt nevis ātrāks maratons, bet distanci pieliekam, vai ne? Jā. Kur radās doma par ultraskriešanu? Šķiet, ka sakombinējās tās lietas kopā. Tas bija maratons, bet tas bija Vilkaču maratons, kurā es nokļuvu. Un tas jau bija kā ultramaratona piedzīvojums, es teiktu, jo tomēr tie augstummetri spēlē nozīmīgu lomu. Un gribējās izaicināt sevi tālāk kaut kādā citādā formātā, jo kaut kā es apzinājos, ka maratonā ir kaut kādi tie limiti, ko es varētu sasniegt. Un man varbūt nešķita tik aizraujoši ielikt milzīgu treniņu apjomu, lai es būtu 1759. ātrākais maratonists Eiropā. Bet ultramaratonos tur ir vairāk tas piedzīvojuma faktors. Man ir ļoti, ļoti svarīgs rezultāts. Es uzstādu pret sevi diezgan lielas gaidas, ko es vēlos sasniegt. Un ultramaratonā ir tas, ka visdrīzāk lielu daļu sacensību tev neizdosies tas plāns A, varbūt tev neizdosies to vietu sasniegt, kuru tu gribēji, bet tev saglabāsies tā gandarījuma sajūta, ka tu esi izgājis tam piedzīvojumam cauri un tu esi pārvarējis sevi un pārvarējis grūtības. Un līdz ar to pat, ja tev tur nav personīgais rekords vai labākie itra punkti vai kāds cits vērtējums, tev paliek tā piedzīvojuma sajūta. Jā, Vilkaču maratons ir, kā saka, grūtākais maratons Baltijā, un vai tas bija tavs ceļš uz taku skriešanu? Es teiktu, ka jā, jo tur bija, Vilkaču maratonam ir tāds īpatnējs koncepts ar apļiem, bet tajā pašā laikā tas padara to atmosfēru krietni patīkamāku, manuprāt, jo ir mazāka teritorija, kurā izklīst skatītājiem, un tad tu bieži atgriezies sacensību centrā, un ir tās ovācijas un uzmundrinājumi, un es palicis atmiņā, ka ir tādi cilvēki, kas atpazīstami Latvijas taku skriešanas komunā, un es biju vispār nezināms, un arī es dabūju tādu atbalstu kā pārējie, un viens no tiem stāvējiem kāpumiem, es atceros Linda Boldāni saka,
Nu, var jau būt, ka uzskriet varētu. Man liekas, nu, zini, var, jā. Un tad es uzskrienu, un tad man kājas tik ļoti ar pienskābi, ka tur augšā, kur sākās plakanais un varētu skriet, man ir jāstaigā, jo man šķiet, ka kājas eksplodēs. Nu, zini, tādi piedzīvojumi tur gāja vaļā, un tad jau pēc labiem rezultātiem Vilkaču maratonā, jā, tad es meklēju nākamos taku piedzīvojumus. Nu jā, izklausās, ka tev vareni jautri ir gājis Vilkaču maratonā, un tas patiešām ir viens no interesantākajiem piedzīvojumiem arī, ko vērot no malas, jo, kā tu teici, bieži skrējēji ir sacensību centrā. Jā, tas tāds tiešām jauks pasākums un noteikti ļoti liels izaicinājums pašiem skrējējiem. Bet, nu jā, gribu ķerties klāt tomēr uzreiz, lieki nevelkot garumā, kaut kādā brīdī tu nonāc ar domu jāskrien Rīga Valmiera. Kā tu vispār nonāc pie lēmuma par šīm sacensībām? Tur bija, es teiktu, tādi 2 dažādi faktori, vai varbūt 3. Viens no tiem ir... Pagājušajā gadā es izskrēju Norvēģijā 100 km šosejā, un tur ir, es studēju Bergenā savulaik, un man tur vēl draugi ir palikuši. Un viens no maniem draugiem uzaicināja tur uz sacensībām, kā teikt, samērīties spēkiem. Un pašam tur veselības problēmas parādījās, un tad viņš samazināja 63 km distanci, un es noskrēju 100 km. Un tur rezultāts bija 7:11, un tas bija pašam milzīgs šoks par to, kā tas izvērtās. Nu, un tad jau Matīs to ievēroja, un tad jau tur sākās pasaules čempionāts, tevi gaidīs, un šoseja tevi gaidīs, un arī pašam āķis lūpā, jo, nu, tomēr, ja tu ar pirmo savu skrējienu kļūsti par 3. ātrāko latvieti tajā distancē, tad jau šķiet, ka kaut kas tur ir. Un nākamais faktors varētu būt, ka Latvijas čempionātā taku skriešanā skandalozajā notikumā, kurā nācās par sekundēm 10 piekārties Tomam Komasam, bija sāpīgs zaudējums man. Un tad es sāku domāt, kur varētu būt mans revanšs. Un tad es tā izdomāju, ka ja Toms kā asfalta skrējējs atnāk un noceļ galveno balvu taku skriešanā, tad varbūt man saldākais revanšs varētu būt atgriezties viņa spēles laukumā, asfalta skriešanā, un tur parādīt, uz ko es esmu spējīgs. Un kas varētu būt labāk, ja ne iet pēc viņa trases rekorda. Nu, un tad arī Matīs man vēl, kā saka, atgādināja par Rīga Valmieru, un tad jau, nu, es teiktu, augustā pēc septembrī notikušā pasaules čempionāta taku skriešanā es sapratu, ka šis pa ziemu būs tas mērķis, nebūs pa sniegotajām dubļainajām takām jāskrien pa ziemu, pāriešu uz asfaltu, krāšu kilometrus un gatavošos Rīga Valmiera. Nu labi, ja jau tu pieminēji to pagājušā gada Latvijas čempionāta takās, nu pastāst par to, ja nu kāds vēl nav dzirdējis, kas tad tur bija, kas notika, izstāsti. Jā, nu jau varbūt es varu izteikties par to bez tāda milzīga pārdzīvojuma, bet tā īsā versija ir, ka Kristaps skrēja pa priekšu, es sapratu, ka man jāturās viņam līdzi, un tā mēs abi mazliet bijām atrāvušies jau no pārējiem, izskrējām tehniskos segmentus, dubļainos, un nezinu, kā Kristapam bija ar pulsiem, bet es teiktu, ka es diezgan izgāju uz riska robežas, tur jau ar to, cik es ātri gribēju un cik ļoti tur piepūlēties. Bet es sapratu, ka ja es Kristapu palaidīšu, tad tur manas tā zelta medaļa pazūd. Un tad es turējos viņam līdzi, un tas līdz kādam 30. kilometram mēs bijām abi vadībā, es varbūt kādu minūti aiz viņa. Un skatāmies,
nav to bultiņu, nav marķējumu, aizdomīgi ilgi jau nav bijis, nevar būt, ka te būs jāskrien. Un arī bija lielais lietus bijis, un līdz ar to, tur tā situācija bija tāda, ka vai tu organizatori meklē, kur kaut kur mūs izvadīt, pa kādiem ceļiem alternatīviem, lai sacensības notiktu, vai arī pavisam jāceļ. Un līdz ar to viņi nepaspēja GPX failu jaunu pārzīmēt. Un tad, ja tev nav marķējuma un nav GPX failu, tad tu esi likteņa varā atstāts. Un, diemžēl, tas marķējums tur bija pazudis, vai tās bija govis, vai tie bija ļaundari, vai kurš tas bija, to mēs neuzzināsim. Bet rezultātā mēs pazaudējām to pārsvaru, ko mēs bijām iekrājuši pret pārējiem. Toms Komas tajā brīdī bija 3. vietā, un tad viņš mūs noķēra un arī viss nākamā sekotāja grupa. Es nezinu, mēs tur var papētīt, bet kādas minūtes, 8, 9, manuprāt, mēs pazaudējām. Un tad 30. kilometrā, tas ir sākas sacensība pa jaunu. Un tās sajūtas ir, briesmīgas. Tā kā tu pa zvaniņiem kārtīgi būtu dabūjusi, jo visu, ko tu esi ieguldījis, tās pūles un to risku, lai izveidotu atrāvienu, tev tas vienkārši pazūd. Un tad ir milzīga tā psiholoģiskā cīņa atgriezties tajā sacīkstē. Tas mums izdevās, bet rezultātā Toms Komas mani pārspēja par pāris sekundēm spraigā finiša spurtā. Un paliek tas neatbildētais jautājums, kā būtu bijis, ja tas marķējums tur būtu bijis, un viss būtu risinājies, kā tam jānotiek, vai ne, vai Toms būtu uzvarējis, vai nebūtu, jo, es nevaru neko teikt, viņš ir stiprs, un, tā sāpe ir, kad gribās kādam pārkost rīkli, ka tas ir noticis, bet tu saproti, kāpēc organizatoriem tā sanāca, dabas apstākļi, vai es būtu priecīgāks, ja viņi būtu atcēluši sacensības. Diezin vai, jo es arī speciāli braucu, speciāli viss ir noīrēts, tad lai notiek. Tad sanāca, kā sanāca. Un tad liekas, jā, Toms tagad dabūja tā, bet viņš jau arī nav vainīgs. Tā, viņam jau tie paši apstākļi, tā sakrita. Līdz ar to, tevī sprākst, bet tu nevari nevienu pie tā vainot. Un tad, tāpēc es alku pēc tā revanša, un šķiet, ka tas trases rekords varētu būt tāds mierinājums. Jā, teici par to 30. kilometru, kad, vājprātīgs sajūtas, bet kas bija tas, kas, neļāva padoties, jo tikpat labi var pateikt, viss, paldies, es beidzu. Ko tu tajā īsajā brīdī sev teici, kā tu sev motivēji, lai tomēr cīnītos? Man ļoti patīk treniņu process, man patīk, ka man kilometrs krājās un ir skaists grafiks un līdzens, un tad, kad ir sacensības, tev jāizjauc visa sava rutīna, tev ir jāmazina treniņa apjoms, tev ir tam speciāli jāsagatavojās un jālauž viss tas ierastais ritms. Un tad šķiet, ja tu esi speciāli braucis un ja tu esi pielāgojies visu treniņu apjomu, tu esi pārēdies 2 iepriekšējās dienas, tu esi visu darījis tik daudz, lai sagatavotos, un tev ģimene ir ar tevi un braukā apkārt, lai pievestu visas tavas limonādes, tad arī tāda atbildības sajūta pret viņiem, un tā sajūta, ka briesmīgi ir, bet ja jau es esmu tik trausls, ka pazudušas bultiņas var man izslēgt pavisam, tad varbūt jāsaņemās. Tā jau, jātiek ar to galā, jo visādi apstākļi var gadīties un takās jau tu vēlies piedzīvojumus, kur tev ir arī viens no piedzīvojumiem. Tā kā, ar to vienkārši jācenšas samierināties. Bet tomēr piedestāls bija, un šeit atkal gribu atgriezties pie tā tava vecuma, kad, paskaidri, cik tavā vecumā ir Latvijas čempionātā stājušies uz piedestālu, vai ne? Gribējās revanšu. Jā, Toms Komas vairāk kārt ir piedalījies Rīga Valmiera un bija šī brīža trases rekorda turētājs.
Un tad jau tās runas sklīda, vai būs jauns trases rekords, vai nebūs. Vai ne? Un bija ļoti interesanti sekot līdz tam, kā tas notika, bet, pastāst sākumā, par šiem te treniņiem teicīja, ziemā nebūs jāskrien pa takām, pa dubļiem, jānomaina pret šosei. Kā tev vispār bija pāriet uz šāda veida treniņiem un ko tu darīji? Nebija arī pārmērīgi sarežģīti pāriet uz tādiem, jo savulaik, kad es Bergenā dzīvoju, tur tiešām bija tā, ka kalni ir tev izejot pa durvīm. Savukārt Stavangerē, Sannesā, precīzāk, kur es esmu, tie kalni, protams, tas ir iespaidīgāk nekā jebkas, ko tu Siguldā vari dabūt, bet tomēr tev ir mazliet jānokļūst līdz tiem. Pat ja tie ir, 3 kilometri no manām mājām vienalga. Tev ir speciāli uz turieni jādodās, savukārt, asfalts ir visapkārt. Un tad tas nav tik sarežģīti. Turklāt Norvēģijā, es teiktu, ļoti labi sakārtota sistēma ar sportošanu un darbu, jeb tikšanu pie skapīšiem darbā. Un, ka tu vari aizskriet uz darbu, un tev ir skapītis, tev tur ir žāvētava, tev ir dušas. Viņi cenšas tevi iedrošināt uz darbu doties ar kājām vai ar velo. Un tad jau, ja tu aizskrien uz darbu un skrien mājās no darba, tad tas ļoti palīdz, jo tad jau tie treniņi nāk nemanot kaut kādā ziņā. Tāds čoms Jūns Henrijs no studiju laikiem, kurš man Bergenā uzaicināja skriet toreiz, un mēs vienojāmies, ka Stravā mēs publiski liksim skrējienus tikai tad, ja būs vismaz 10 kilometri. Citādi nav vērts traucēt cilvēkus. Es, protams, neiesaku visiem tā darīt, un tas ir vienkārši tas standarts, kā mēs viens pret otru uzturējām, jo, ja tu sāc likt treniņus 2 reizes dienā, gandrīz katru dienu, tad ir daudz to aktivitāšu, kas parādās. Un tad es tā psiholoģiski to 10 kilometru barjeru paņemu, un ja man līdz darbam ir 5,5 kilometri, es pagarinu, cenšos līdz vismaz 10 kilometriem katrā virzienā. Tad jau, ja tu tā izdari 5 dienas nedēļā, tas jau ir jau simtiņš. Un tad ir garāki treniņi brīvdienās. Un tad jau sakrājās tie kilometri. Labi, sakrājās kilometri Stravā, bet sakrājās kilometri arī tavās kājās. Ja tie ir citas nedēļas pat 200 kilometriem nedēļā, kā to fiziski izturēt? Pastāsti. Tā ir ļoti vienkārša dzīve. Tu pamosties, saģērbies, aizskrien uz darbu, nomazgājies, pastrādā. Tagad bija ideāli, es biju vietā, kur bija bufete darbā, tad par tiem 5,5 eiro tu vari ēst, cik tu vēlies. Es tur esmu, tiktu noteikti novērtēts kā visizsalkušākais darbinieks. Apēd visu, ko tu tur var apēst, iekrāmē vēl kādu maizi vēlākam līdzi, nostrādā, ģērbies atkal un skrien. Atnāc mājās, nomazgājies, paēd, ej gulēt. Un tā 5 dienas nedēļā un brīvdienās mazliet cits grafiks ar tiem garajiem. Tur pamosties, izskrien garo, esi tik piekusis, ka vari paēst un, Netflix skatīties, kaut ko izrullēties, izstaipīties. Tā tu dzīvo. Ēd, strādā un skrien un guli. Jā, es sasmējos, jo es izdarīju atsauci uz sevi par to, kā es pirmdienā ierodos darbā ar ļoti daudz ēdiena, pielieku pilnu leduskapi, un, man liekas, mani kolēģi redz 2 skatus. To, kā es ēdu vairākas reizes dienā, un to, kā es skrienu uz mājām pēc darba. Tā kā es tevi saprotu šajā jautājumā. Bet jā, tava tā kilometrāža ir ļoti iespaidīga. Pērnā gadā tie bija 8000 kilometri. Ne visiem tā ir. Pastāsti vēl ko tu vēl dari, pastāsti, vai tie ir tikai skriešanas treniņi, vai tu vingro, vai tu ej uz masāžām, pastāsti. Jā, tie 8000 kilometri ir paņemti, bet neviens nepiemina, ka tur ir kaut kādi 190 000 augstummetru arī. Tāds neliels sīkums. Tā piebildi, ka, ja tur pasaules čempiem gatavojoties pa tiem dūlējiem akmeņainajām takām Sannesā,
Ja tur nebūtu pārgājiena režīmā krāti tie kilometri, tad tur varēja būt vēl vairāk. Bet par pārējo, īstenībā es esmu diezgan slinks uz to pārējo. Man ļoti patīk skriet, un tad man liekas, es taču esmu skrējies, vislielākais progress man būs no skriešanas. Un es zinu, ka man vajadzētu vingrot, un man vajadzētu kaut vai 1 vai 2, nezinu, pat neilgi, 40 minūtes pa kaut kādus spēka treniņus ielikt. Bet tik grūti saņemties ir tam. Un tad es varbūt izbraucu uz savu vēsturisko bāzi, ka es biju sprinteris savulaik cauri pamatskolai, vidusskolai. Un tad man bija tāda fāze neilga, kad es tikai gāju uz trenižieru zāli. Un tad es nezinu, no 75 kilogramiem uzkāpu līdz 85 un bija tāds spēcīgs. un tad šķiet, ka kaut kur arī sprinta laikos bija pietiekami daudz svaru zāles, un es domāju, tur viss kaut kas ir nostiprinājies un izveidojies tāds ķermenis, kas spēja tikt galā ar to atkārtoto slodzi, kas nāk no tās lielās kilometrāžas. Tāpēc es vēl varu izšmaukt ar gandrīz nesošiem spēka treniņiem, bet es domāju, ka ilgtermiņā prātīgāk būtu, kad ir tās bijušas vistrakākās 250 km nedēļas, labāk būtu 220 km un kaut kādi 2 spēka treniņi tur to stundu vietā. Bet rullēties es cenšos. Ja man neuznāk miegs, tad es vēl paspēju izrullēties vakarā un tas jau arī tad iedod tādas svaigākas kājas nākamajā dienā un kaut ko pastaipīties. Jā, es tieši par to aspektu arī domāju, ja tu vēl pieliktu spēka treniņus, tad droši vien tā kilometrāža samazinātos. Un tad, praktiski tu esi sācis no otru galu. Vispirms uztaisījis spēcīgu ķermeni un tad sācis skriet garās distances, jo bieži vien ir otrādāk, jo skriet mums visiem patīk līdz momentam, kad kaut kas varbūt pieklibo, sāk sāpēt, un tad pie ārsta atbilde ir tikai viena – vingrot un vingrot. Bet, labi, ir jautājums, protams, ja tu kādā brīdī atkal atgriezīsies pie spēka treniņiem, tad kāds būs tavs potenciāls tālāk? To mēs gaidīsim, vai ne? Atgriežoties pie Rīga Valmiera, pastāsti par uzturu Rīga Valmiera nedēļā pirms tam. Ko tu ēdi? Tur bija stāsts par baltmaizi, par slavenajām vafelēm. Pastāsti, kas tur bija ar tām vafelēm? Nedēļas sākums bija ideāls. Es biju kursos 3 dienas, no pirmdienas līdz trešdienai, un pusdienas bija biznesa centrā. Mums tas ir izslavēts, jo tad tur ir bufete, un tas ir kā restorāns, varētu teikt, un dažāda veida gaļas, un zīvis, un visādas desas, un ogļhidrātiem uz tiem es daudz neskatījos, tāpēc, ka es strauji mazināju treniņu apjomu, bet grūti samazināt tik strauji to ēšanu. Līdz ar to es ēdu daudz vairāk olbaltumvielu, gaļas un tādas lietas, lai to sāta sajūtu dabūtu, bet neaizrautos ar ēšanu. Jo tad, kad ir lielie treniņa apjomi, tur jau ir kaut kādas 4,5–5 tūkstoši kalorijas dienā. Un ja tu tagad pēkšņi skrien nevis 20–30 kilometrus dienā, bet 10, tad jau krietni mazākas ir tās vajadzības. Bet psiholoģiski grūti pārslēgties skriet mazākām porcijām. Un tad ceturtdien es lidoju uz Latviju, un tad sākās tur lielā ēšana. No rīta es izskrēju, tad es apēdu varbūt puskilogramu baltmaizes, kaut kādu mazliet jogurtu ar pilns tur ar auzu pārslām. Tad es lidoju, un tad lidostā vēl kāds puskilograms baltmaizes, konfektes visādas. Un tad laikam bija konference ceturtdien. Jā, un tad mamma tajā dienā man bija sagaidījusi ar tām leģendārajām vafelēm. Tur gāja iekšā, es nezinu, kāds 10–12 tās vafeles, un zaptes burka mazā arī tur aizgāja līdz ar to visu. Tā kā, jo sākumā es varbūt īsti nezināju, kā man to ogļhidrātu uzņemšanu darīt
tā, lai es nepārēstos un nesprāgtu pušu, un tad es pārēju uz tādu tīru baltmaizi, un tad vēl es izotonisko dzērienu dzeru tam visam pa virsu, un tad es peldu tur tādā cukurā tās 2 dienas. Jo piekdienā, mazliet jau maigāk, jo negribējās arī pārmērīgi piebāzt kūņģi uz sacensību dienu, bet arī tur baltmaizes vēl pa kādai vafelē leģendārajai, un želejkončus diezgan daudz es ēdu izotonisko dzēru ar cerību, ka varbūt kaut kādi elektrolīti vairāk būs. Un šoreiz arī es elektrolītu pulveri dzēru jau pirms sacensībām. Varbūt šo nav tik karsts, un tad tas krampji nebija tik liels faktors, bet izdevās, šoreiz vispār bez krampjiem. Bet būtībā visu cukuru, ogļhidrātus, ko dabūt iekšā, tos arī centos iedabūt. Parasti saka, ka pirms sacensībām ir jāēd makaroni, bet pat labotais pasaules rekords maratonā, kad šim skrējējiem uzdeva jautājumu, ko viņš ēd pirms sacensībām, atbildi bija medusmaizes. Tā kā man gribas savilkt paralēles ar tām vafelēm, ar ievārījumu, bet jautājums arī varbūt negluži par tēmu, bet tomēr, vai šis rekords, kad par to runāja pasaulē, tev arī iedvesmoja skriet Rīga Valmiera ar kaut kādu emociju šādu? Es domāju, varbūt tādā ziņā, ka te jau arī tā ažiotāža par rekordu bija, ka varētu rekords krist, un varbūt, ja tu redzi, ka tā maģiskā 2 stundu robeža ir pārlaužama un uzreiz to izdarīja 2 vienlaikus, tad kaut kur jau tas iedvesmo tevi arī te parādīt, ka tas rekords nav neaizsniedzams. Tieši tā, pastāsti vēl par to piekdienu, tātad starts mums ir pusnaktī no piekdienas uz sestdienu, kā tu pavadīji piekdienu? Piekdienu, īpaši nepatika tas pusnakts starts, kaut kur jau patika. Tas temperatūras priekš manis fantastiskas un arī drošības faktors, bet sirds sāka daudzīties jau ceturtdien no rīta. Tu mēģini viegli skriet to skrējienu, bet kā tu iedomājies, ja kāda veida vizualizācija par sacensībām, tā pulss ir par 10 sitieniem augšā, un tad tu skaties to grafiku, izskatās, ka tu esi kāpinājums skrējies pēc tiem viļņiem tur. Un tad tā piekdiena pagāja, principā mēģinot izdomāt, kā vispār var nomierināties un neizdedzināt sevi tās dienas laikā. Jo tā jau var gadīties, ka līdz tai pusnaktī tu jau esi pārnervozējies tik ļoti, ka tu izēji tukšu startu. Tā kā es centos vienkārši iespējas operatīvāk salikt visu savu aprīkojumu, kaut ko paēst un tad pavadīt horizontālā guļas stāvoklī, cik vien daudz laika var pavadīt un kaut kādu mierīgu mūziku, un tad arī tā kā es teicu, tad kārtīgās pusdienas iēst, un tad, kad nāk tas ēdiena noguruma vilnis, tad ar to tā pamanīties, censties aizmigt vēl, un tad man kādu stundu izdevās nogulēt, un tas bija svētīgi, jo tad pamodos ar tādu jaunu iedvesmu un gatavības sajūtu, es teiktu. Labi, ir moments, kad visi dodas pie brīvības pieminekļa. Tūlīt ir starts. Un tiešraidē, brīnišķīgi tiešraidi šogad pirmo reizi bija iespēja sakot līdzi visas distances garumā praktiski, un šis skats pie brīvības pieminekļa. Cilvēki ir satraukušies un lēkā, un var redzēt mazāk manāmu stresu, bet skatoties uz tevi, tu stāv mierīgi, skaties Garminā. Pastāsti, kā tu jūties? Man pulkstenis uzkārās. Kaut kāds 3 minūtes līdz startam. Es tur visu forši salicis, leju pielādējis GPX failu, uzlicis, es domāju, izmēģināšu to Pace Pro stratēģiju, kad man ir tas rekords, kuru man jāgāž, un kur liec man sākumā tos kilometrus ātrāk skriet, un tad beigās lēnāk, jo es tā rēķinājos, ka tā man tas sanāks, un tur viņš jau ņem vērā kaut kādus tos kāpumus, un tad tev sūta, tajā kilometrā tādu un tādu tempu, tajā tad tāds mums tas mērķis. Un tik likās, labi, viss būs salikts, un man rāda signāls ir,
Jūs esat 4 kilometrus no starta. Es stāvu pie pieminekļa. Un tagad paliek kaut kāds tās 2,5 minūtes. Un ko man tagad darīt? Viss skaistais strava materiāls aizies vējā. Nu tad es tur sāku spaidīt, kaut ko iet ārā, kaut ko likt pa jaunu, kaut kādu nomainīt, kādus viņš tos satelītus ņems. Un tad es arī pēc tam skatos, tā arī tās minūtes pagāja tur spaidot to pulksteni. Un tad jau es dzirdu tur 5, 4, un kaut kāds pāris sekundes pirms starta viss saslēdzās. Un tad es pēkšņi attapos par to, kas notiek. Nu, tāds negaidīts pārbaudījums dažas minūtes pirms starta, bet varbūt tā bija zīme no augšas, lai tu tik daudz nedomā par to, vai ne? Nu jā, pastāstīji par šo starta brīdi, vai bija emocionāli, vai tu biji pilnībā koncentrējies jau par to, ka darbiņš ir darāms liels priekšā? Protams, ka emocijas vārījās, jo tas brīdis ir pienācis, un tā kā es jau kaut kur tur caur asarām minēju, tad pēdējo pusgadu skrienot tos 700 līdz 1050 km mēnesī, gandrīz katru dienu tu iedomājies par to, kā tas būs, un vai man tur izdosies, un vai man saliksies, un vai man labi ripos, un kā es jutīšos. Un kad ir bijuši garie treniņi vai intervāli, tu mēģini iztēloties, ka ja es tagad te sevi nepaspiedīšu, tad es arī sacensību dienā nevarēšu sev paspiest. Un tagad viss tas, kas ir krājies tiem mēnešiem, tagad ir pienācis tas brīdis, kad ir jāliek iekšā un jāparāda. Un te jau arī podkāstus klausoties, ir apsprieduši, ka ne jau vienmēr tie lielo treniņu apjomu varoņi kļūst arī par sacensību dienu varoņiem. Un, protams, ka manī arī ir visādas šaubas, jo tagad jau kaut kādi gadi ir ultrasportā pavadīti, un ir atklātas lietas, kas man strādā, kas man nestrādā, un uz ko es esmu spējīgs. Un tad jau es apmēram varu labāk tikt ar to spiedienu un tām gaidām galā. Bet tāpat man ir šaubas par to, vai man izdosies. Tas nav tā, ka es ieeju tā kā terminators un labi, tūlīt ieliksim tikai ķeksīti pēdējo. Nē, noteikti maļās galvā domas par visu to, kas var nesanākt. Bet tajā pašā laikā arī tu spēr tos pirmos soļus, un es skatos, kaut kā gandrīz neviens neskrien ar mani. Tad man jāsāk pulksteni pētīt, vai es kaut ko galīgi aplam daru, vai kas notiek. Un tad, kad tu jūti, jau no pirmajiem soļiem, ka tur ir spēks tajā visā, diezgan ātri radās sajūta, ka, man liekas, būs labi šodien. Ikvienam, kas stājas pirmo reizi uz Rīga Valmiera starta līnijas, tāda frāzi, ko galvenokārt saka, nepārķert startu. Es nezinu, kā ir tavā gadījumā ar to startu, vispār līderiem, kā tur ir ar to startu, vai tu par to domāji, vai pastāst par šo brīdi? Jā, es kaut kur tiešraidē mazliet minēju, tur arī bija tās domas, vai es runāju par tām 7 stundām, ka tas ir uz 100 kilometriem, vai tas ir pilnajiem 107. Nē, protams, es taču neesmu, kaut kāds saprāts manī ir, un tur skaidrs, ka 7 stundu barjeri Rīga Valmiera, kas zina, vai ne kādu dienu, bet te bija jāruna par tiem 100 kilometriem, jo tomēr 100 kilometri man bija krietni tveramāks tas koncepts, jo kaut ko tādu es biju skrējis līdz tam. Un tad jau es varu salīdzināt, kāds bija man iepriekš rezultāts, tās 7:11, un uz kādu iet tagad. Un tad jau bija racionāli iet uz to 7 stundu barjeru, un man tas arī bija svarīgi, jo vieglatlētikas laikos bija sporta klases attiecībā pēc taviem rezultātiem. Un es nekad, labākais man bija pirmā sporta klase, un es nekad līdz meistara kandidātam pat nebiju ticis. Un te es zināju, ka zem 7 stundām izskrienot, es būšu sporta meistars. Un tas man bija tāds status, ko man ļoti gribējās sasniegt. Un tāpēc tā man bija tas nospraustais mērķis. Un tad es lasīju visādus rakstiņus.
un viens vīrietis bija gan skrējējs, gan arī datu analītiķis, varētu tā teikt, un viņš savā blogā bija paņēmis dažādus sacensību rezultātus no 100 km šosejas skrējieniem un salicis tiem, kuriem izdevās tās 7 stundas labot un kuriem neizdevās. Kādi bija viņu vidējie tempi ik pēc 10 kilometriem. Un tur bija tie, kas paskrēja zem 7, tiem bija pirmie, 10 līdz 60 kilometri ļoti stabili, tā starp 4.02, 4.05 tas temps, un pēc tam attiecīgi kritās, bet tev jau bija tā rezervīte iestrādājusies, ka tu varēji atļauties, jo uz 7 stundām tad tev vajag 4.12 to tempu, un ja tu esi tik ilgi noskrējis to 4.04, tad tev ir mazliet rezerve. Un ar to domu es arī gāju, un ka tāds būs mans tas temps. Arī Lovā es biju izgājis testu, kurā tad es zināju to laktāta līkni, un zināju, ka laktāta vanna man nesākās pie tādiem tempiem, ka ja vien es psiholoģiski tikšu ar to galā un turpināšu dzert ogļhidrātu savu dzērienu, tad vajadzētu būt visam labi. Un tad tā es arī rulēju, un kaut kāds adrenalīns uznāca, un laikam sākumā bija arī, vietām mazliet ātrāk, bet tā disciplinēti un tikai par pāris sekundēm uz kilometru ātrāk. Par uzturu trasē. Tas ir vēl viens jautājums, kas visiem interesē. Tipiskais vienmēr ir sporta želejs, bet saprotu, tu vispār nelieto tās. Tur tā interesanti iestrādājies, jo studiju laikā, kad es dzīvoju Norvēģijā, ar finansēm bija kā bija, jo studēju par brīvu, bet man bija jātiek galā ar kopmītēm un ar ēšanu. Un tas Norvēģijā sakrājās tās izmaksas, un ģimene atbalstīja mani, cik varēja, un kaut kas kaut kur no kaut kādiem darbiņiem bija iekrāts. Bet, kaut kāds arī pašam bija jātiek galā ar tām finansēm, un tad kaut kādu laiku es vadāju voltu uz velosipēdu. Un, tas ir arī īstenībā tāds ultratreniņš, un Bergene ir visai kalnaina, un vienreiz man nozaga manu foršo riteni, un tad es nopirku tādu apmēram maksimā pa 50 eiro, un tādu neviens nezog, tādu tur mētājās visur, kur tad es varēju mierīgi braukt, bet tas bija tāds psiholoģiskais tas treniņš, jo visādi laikapstākļi, tur lietus, tur vējš, tad tu gaidi restorānā, tur ir karsti, tad tu brauc atkal augsti, iesilsti, un iemācies tikt ar visādiem tādiem apstākļiem galā, bet, kad tā nauda tik sūri un grūti nāk, tad negribās atdot želejām tādu naudu. Tad tu meklē kaut kādus alternatīvos risinājumus. Un tur es vispār tad skrēju uz kaut kādiem sīrupiņiem un želēju končām. Nav tip-top sporta risinājums, bet pietiekami labi strādā. Un tagad kaut kā tas kopums ir palicis. Es neesmu līdz želējām nonācis. Un man ir tie sporta pulveri. Es pasūtu, un tad tur tas gudrais, īstais, tās proporcijas tiem ātrajiem un netik ātrajiem ogļhidrātiem, un tad es to uzjaucu. Tā, ka tur ir visai sīrupots tas dzēriens uz to puslitra pudeli. Man ir kaut kādi 70 pāri gramu ogļhidrātu. Tad es tur vēl pieberu sāli klāt. Un šoreiz arī es piebēru elektrolītu pulveri. Tad tur arī bija tāds jautājums, kas pa antifrīzu, ko es dzeru. Bet, tur ir mārketings, tur viņiem, lai tos elektrolītu pulverus labāk pārdotu cilvēkiem, tur viņi visādas krāsvielas pieliek un tad visādas viltīgos nosaukums. Man tur kaut kāds blue raz vai kaut kas tāds. Tad tāds man tas maisījums, cukuriņš ir, elektrolīti ir, sāls ir, un strādā. Droši vien tāda ir arī vieglāk konsistences dēļ iedzert nekā želējs, es pieļauju. Gāja iekšā bez problēmām, un arī, vispār grūti noticēt. Parasti, kad tu stravā, tev ir tā aktivitāte,
un tad ir, nu līt es uzlikšu, ka tās bija sacensības, un tad viņš nomainīs uz to distancē pavadīto laiku, nevis kustības laiku, un tas temps tā nesmuki samazināsies. Bet manā gadījumā es neapstājos, nu praktiski ne uz soli, ne uz sekundi, visu skrējienu laikā. Un tas bija iespējams ar šīm pudelēm, jo, nu, tev ir viena, vai kur bija garāks tas viens posms, tad bija 2 pudeles, vai, nu, viena lielā, viena mazā. Un ļoti viegli atdot. Es nododu savus tukšās, paņemu pilno, kaut kādu izsūcu daļu un vienkārši iebāžu savā jostā. Un viss nav problēma. Un arī, kad tu gribi padzerties, nav tur jāplēš un kaut kādiem salipušiem pirkstiem jāknipinās, vienkārši korķītis nost un sūc. Tā kā priekš šī vismaz vēl distances garuma vai stundu apjoma vēl tāds strādā ļoti labi. Nu, izskatījās ļoti profesionāli un izskatījās tiešām labi. Un kāpēc tas varēja notikt, jo tev bija atbalsta komanda kontrolpunktos, pastāstīts par viņiem? Jā, nu, kā jau parasti, tētis bija atbalsta komandā, bet šoreiz arī labākais draugs Tomas pieteicās, uzprasījās. Un es domāju, nu, tētim arī noteikti labāk, ja viss tā nakts ir jāpavada, tad jau kompānijā ir vieglāk to visu kaut kā izdzīvot un piedzīvot un uzpildīt un saliet un tad sadalīt tos pienākumus. Un, nu, pirmo reizi viņi tādā sastāvā darbojās, bet, nu, man par prieku sadzīvoja abi divi labi un abi bija arī ļoti gandarīti. Un, nu, tur arī tad pozitīvie momenti, kad, nu, piemēram, uz pirmo kontrolpunktu, tas bija Garkalnē, laikam, nu, mazliet man samisējās tas, vai arī uz otro, uz sēnīti skrienot, un mazliet samisējās tas kilometru skaits, un es izdzēru to savu dzērienu ātrāk, nekā es gribēju. Un tad es gaidu, un nav tas punkts, un nav. Un tad es grābu arī to pudeli, kas bija tā kā rezerves plāns, ka tu paņem pilno, bet tur ir arī viena, ko tu vari padzerties tajā brīdī un uzreiz atdot atpakaļ. Un tad nolasīja komanda, ka vajadzēs to, un tad Tomas skrien, padod man kustībā pudeli, paņemu, padzeros un kustībā atdodu viņam. Un tas viņa prieks, kad izdodās to visu atstrādāt. Tas man ļoti atgādināja, varbūt, kas ir redzējuši, kad Eliudam Kipčogam savulaik bija tas pudeļu padevējs, kurš katru reizi bija tādā sajūsmā, kad tā pudeles atdošana izdevās. Te, protams, citi tempi, bet, nu, iedeva man to pašu sajūtu, kas tur bija redzēta. Un tas jau arī tās mazās lietiņas, kas tev iedod to sajūtu, ka pats, nu, tik labi iet visu pēc plāna. Jā, es esmu bijis 2 reizes atbalsta komandā Rīga Valmiera, un es varu piekrist, emocijas arī atbalsta komandā ir fantastisks un līdzvērtīgs ar to, kā pašam skrienot. Un jā, tā kā es ļoti labi saprotu, bet interesantākais jau ir tas, ka atbalsta komanda gaida to laiku, līdz satiek savu atbalstāmo, un, piemēram, manā gadījumā tās bija pāris minūtes, tavā gadījumā jau tās bija dažas sekundes, vai ne, un atkal viņiem jādodas uz nākamo punktu. Nu jā, pastāsti par pašu skrējienu, vai bija kāds grūtāks posms, kāds kilometrs, ko tu atceries? Pirmie kaut kādi 45, varbūt 50 gāja ļoti labi. Likās tikai pīkst. Tad ir kilometri krājās, un tad jau man padeva, kā jau tur atšifrēja, tad palūdzu Tomasam, lai uzņem laiku, vai paskatās rezultātos, cik tālu no manis ir tie nākamie, jo tā arī man tomēr bija svarīga informācija, jo rekords ir viens, bet vienmēr ir tā dilemma starp iešanu pēc rekorda, bet arī gribās to titulu. Un ejot pēc rekorda, var sanākt pārcensties tik ļoti, ka tu eksplodē un pazaudē arī to titulu. Un tad man gribējās to informāciju par to, cik tur tālu ir pārējie. Un tad jau diezgan ātri bija skaidrs, ka tur tas pārsvars aug tik ātri, ka tur no manis paši tikai atkarīgs nesamisēties.
Bet pēc kaut kāda 50. kilometra, es sāku just, ka tā ballīte lēnām sāk beigties, ka tos jokus tik daudz vairs stāstīt negribās, un gribās tomēr vairāk to enerģiju taupīt, jo, kaut kur piezogās tā doma, kad jau ir ultramaratons noskriets, bet tu esi tikai pusceļā. Un, ja tu gribi iet pēc tā rekorda, tad, diezgan smags darbs tev vēl sagaida. Un arī viss tas pilsētas adrenalīns sāk pāriet, un tu nonāc tajos posmos, kur ir, es teiktu, kaut kur aizvējā, kaut kāds pilnīgs klusums, tumsa, un tad tu sāc just, ka daži tās acu mirkšķināšanas sāk palikt tādas lēnākas, it kā gribētos kaut kādu mikromiegu noķert vēl kustībā. Un tad tu sāc domāt par to, kas notiek, kas tev vēl jāizdara, un tad sāk šķist, ka tas ceļš ir tik tāls vēl. Tā kā es teiktu, no kaut kāda 55. līdz kādam 75. Tur likās, ka varbūt šitais vispār nekad nebeigsies. Skatoties tiešraidi, sākums vispār likās, ka tu tur izklaidējies, runā, joko, es nezinu, kā ar tādu ātrumu skrietu kaut ko pateikt, kur vēl padzerties vai kaut ko apēst pa ceļam, bet cepuri nost. Vai tu esi domājis par to, kā būtu bijis, ja tev nebūtu šī te atrāviena un visu laiku kāds tev elpos pakausī, kāds skrējējs? Būtu citādāk. Būtu citādāk. Redz, kurš zina, kurš nē, bet tās Bergenes 100 kilometri, tur bija tāds duelis, jo viņiem ir tāds kolorīts skrējējs, kas sevi dēvē par ultrakongen, ultrakarali, un, varbūt pārspīlēta, varbūt nē, bet visādi panākumi viņam ir, gan 100 stundās, gan 24 stundu skrējienā, gan arī Guinness pasaules rekords 24 stundās uz slīdlentes. Līdz ar to, viņš tur kotējās kā izteikts favorīts, un viņš arī no tās pašas pilsētas, kurās sacensības notiek. Līdz ar to vietējā zvaigzne un Norvēģijas lieliskais skrējējs, un tad kaut kāds pilnīgs nezināms, kaut kāds latviešu puišelis ierodās. Un tur bija, man bija šaubas par sevi un par to, ko es tur varu izdarīt, bet tētis teica, klausies, kas tev ir ko zaudēt? Kam tu esi tur kaut ko apsolījis, kaut kādu rezultātu? Taču nevienam. Tev ir tāds tempa turētājs, ka maz neliekās. Tad vienkārši klausies, skrien līdzi, cik tu vari, un zini kā, ja sanāk, ja izdodās. Un tad tā es arī darīju, tā kā aste, es viņam tur turējos līdzi, un tad viņš jau, kaut ko es sadzirdēju ar vienu no citiem skrējējiem, kas tur 63 kilometros skrēja, kaut ko tur, pasties, kāda tev tur aste iesēdusies, un viņš saka, jā, tūlīt paskatīsimies 60. kilometrā, kā viņš izskatīsies. Un ap kaut kādu 50. kilometru viņš jau sāka raizēties, sāka man prasīt, vai es pirmo reizi skrienu un tā. Es saku, nē, ir takās skriet 110 kilometru, bet šosejā pirmo reizi. Un viņš saka, jā, pirmie 60 kilometri, tas jau tikai transports, pēc tam jau tikai sākās. Tad es arī sapratu, ka tā tas arī ir, bet ap to 60. kilometru, kas notika, bija tas, ka viņš sāka palēlināties vairāk nekā man šķiet, ka es varētu vēl tomēr mazliet vairāk to tempu turēt. Un tad bija viens no tiem drosmīgākajiem gājieniem, ko es esmu ultrā veicis, kad es sāku no viņa pamazām attālināties. Un viņam tur sieva topošā brauc uz katru punktu, dod tur žēlēju, dod tur pudeli. Man bija katra 20 km apļa beigās viena pudeli.
Un pārējais kaut kādas tur limonādi vai kolu, ko tur punktā varēja dabūt, to es grābu. Un sākumā es mēģināju kustībā dzert, un tad parasti lielākā daļa uz krekla bija nevis, kur vajag. Tad es sāku stāties un tā kā šotus mēģināt dabūt iekšā. Un skrēju, tā kā es baidītos par savu dzīvību, ja, ka visi šokā, kas notiek, viņu karalis atpaliek un visi bļauj un piebilst viņa vārdu atbalstot. Un es tikai arvien vairāk attālinos un arvien vairāk. Un tajā situācijā tas bija tas, kas man ļāva to rezultātu sasniegt, jo man bija tik šausmīgi bail, ka es tagad to pārsvaru pazaudēšu, un tad būs, kas ir ko, ja? Baigais varonis gribēja te patēlot monstru un izgāzies. Un tad es tik ļoti vizualizēju to scenāriju sev galvā, ka es skrēju, tiešām tā kā mana dzīvība būtu no tā atkarīga. Līdz ar to es teiktu, ja arī būtu duelis, tāds, iespējams rezultāts būtu vēl labāks. Jo, protams, ka tas ir, tā spriedze, arī kaut kāda enerģija paņem no tevis, bet tajā pašā laikā tur ir tik liela tā psiholoģiskā cīņa ultramaratonā, ka būtu ļoti vērtīgi tāda konkurence, manuprāt. Man ļoti patīk, kā preses konferencē Ivars Bācis tieši noraksturoja šo te norvēģu skrējēju, ka viņš tagad ir sev pazeminājis amatā, ka viņš tagad ir ultraprinces un to ir karalis. Tā kā precīzi. Skaidrs, ka tava doma bija par šiem 100 kilometriem, 7 stundas, tev izdevās zem krietni 6 stundas 49 minūtes ar sekundēm, precīzi nepateikšu, bet, pastāstīju šo momentu, šo brīdi 100 kilometru, bija ļoti emocionāli. Tur bija, man tas plāns bija atstrādāts uz 7 stundām. Ar to ierēķināto, ka temps sāks gāzties, bet man tur ir drošības pilvens. Un kaut kādā brīdī, ap kaut kādu 60, varbūt tuvu pie tā 70, caur visu to smago posmu, es tomēr jūtu, ka tas temps saglabājās labāk nekā man šķiet. Tad es izgāju cauri tiem gausajiem posmiem, kaut kā es minēju, tur 60, 70 kilometrs, tur es mēģināju visādas tehnikas, kā es varu, tur gāju uz riņķi, tur bija, tad es dziedāju dziesmas uz riņķi sev galvā, tad es mēģināju iztēloties, ka viss mans ķermenis atrodas tikai manās smadzenēs, ka viss mans, viss mani sāpju centri ir tikai tur, bet galvai jau nekas, viņi jau tikai, virzās uz priekšu, bet ķermenis un viss tās sāpes, tās nav manējās, ar to man nav nekāda sakara, to es neko nejūtu. Kaut kādas visādas disociēšanās stratēģijas. Tad, kas varbūt ir redzējuši, ir leģendārais fotoattēls Toms Komas, tur finiša lentu uz Latvijas čempionāta finiša takās, un tur fonā esmu es ar pārgrieztu seju, sāpju pilnu grimasi un redzu, kā izkrīt no manām rokām tas čempiona tituls. Un tas ir tas attēls, kas, pirmās, nedēļas 2, kad tu ej gulēt un tu aizver acis, tad tas ir tas, ko tu redzi. Un tad es to ietetovēju sev acu priekšā, un tad es iztēlojos, ka tas ir tieši tas, kā tas izskatīsies, ja es tagad padošos. Tur aizskrien rekords ar visu lenti, un es ar savu pārgriezto ģīmi esmu atkal turpat ar savu garo degunu palicis. Un tad es zinu, cik šausmīgi tas sāp, un tās sāpes es negribu vēlreiz. Un tāpēc es tagad uzņemšos visas tās fiziskās sāpes, ko man vajag, lai es varētu izvairīties no tām psiholoģiskajām sāpēm, kas man būs pēc tam. Tu piekopi kaut kādu psiholoģisko teroru pret sevi, visu, ko tu vari atrast.
lai tikai turpinātu to kustību. Un tad, kad es biju tam posmam sācis tikt cauri, tu jau jūti, ka tas 100. kilometrs tuvojās, un tad es tikai metu visu laiku uz pirkstiem, tā un tā, man ir tik un tik minūtes, tad tur apmēram vidējais temps tik, cik es varu kaut kādas sekundes atļauties zaudēt. Un man visu laiku šķita, ka man ir, tās atzīmes ļoti tuvu gāja, cik rāda kontrola punktos vai kaut kādas uz asfalta, kas bija uzvilktās un cik man pulkstenis rāda. Kaut kādi 200 metri man bija vairāk pulkstenī nekā tur likās, gandrīz precīzi. Un tagad Rubene laikam ir tas pēdējais kontrola punkts pirms 100. Un es ieraugu, tur tā zīme rāda 6,4 kilometri līdz 100. Un man šķita, ka ir 5,5 palikuši. Kas nozīmē pa kilometru vairāk, un kas nozīmē tās 4 minūtes, kas man it kā bija tas drošības pilvens, ko es biju iztēlojies. Laikam, ka nav. Un tad man liekas viss, un es nesaprotu, kurā brīdī man aizgāja projām tas rekords. Un tas bija tāds, ko man tagad darīt, tad man vienkārši, padoties, kāda starpība, jo tas rekords Latvijas jau tāpat nebūtu oficiāls, diemžēl. Tā kā tas vairāk tādai pašapziņai, ka tu zini, ka tu esi pārspējis to Latvijas labāko. Un tad tur vēl tas kāpums jāpabeidz, un tad tikko bija tāds emocionālais pacilājums, ka tu jau jūti. Un tad šķiet, vairs nesanāk. Un tad, es mēģināju vienkārši kustēties, cik sanāk, un tad es redzēju, tur tālumā ir jau tie karogi. Un man likās, tomēr tur varbūt ir drusciņi mazāk nekā tie 6,4, varbūt ir, nezinu, kaut kāda kļūda vai kas. Un man šķiet, ka var paspēt. Un tad es vienkārši mēģināju visu, cik prāts atļauj vēl pātrināties, tik es mēģināju. Un ja Rīgā šķita, ka tā rezerve, cik es vēl ātrāk varētu skriet, oj, bet tur, man likās, es dodu principā visu, ko es varu ielikt tajā brīdī, bet tas temps ir, maķenīt pakāpjās. Maķenīt. Bet tuvojās, un tad tā laika mašīna, es Aivaram saku, pabrauc uz priekšu, lai es varu redzēt to laiku, lai man nav pulkstenī jāblemž tās sekundes jāskaita, un tad, jā, un pabrauc, un es saprotu, ka man liekas, ka būs. Un tad, es nezinu, kā to nosaukt, šampaniešu pudeles sprākst vai vulkāna izvirdums, viss, jo, ja tu esi gājis uz 7 un ir 6,49, tas ir, Prokopčuks un viņa rekords, un tas ir kosmos, grūti aptvert, kas notiek. Un tad nāk viss, tad gribās smieties, tad gribās raudāt, tad gribās bļaut, gribās visu. Un tad es ļoti gribēju kādiem pāris soļiem paņemt to lenti, pabļaut, bet tētis sāka stumt mani projām. Jā, un tad jau nebija varianti. Skaidrs, ka darbs jau vēl nav padarīts, bet tad bija, tad bija tā, ka tur jau tik tuvu nevar nofilmēt, bet tur viss gāja, tur bija bļaušana, tur bija asaras tek, un man tie pēdējie 7 kilometri bija kaut kādā transā, kaut kādā streipuļošanā tur cauri, un tajā sajūtās, ka, ir tāds negaidītais mērķis izdarīts, un tomēr tas drošības pilvens līdz tam trases rekordam bija tik liels, ka tur varēja atļauties mazliet ar miklām acīm paskriet un neizlaist no rokām. Un arī tad, kad likās, Valmierā jau es vispār sāku tur nekustēties uz priekšu, skaties pulkstenī, nav arī tik briesmīgi. Un tad tas varbūt ir tas treniņa apjoma rādītājs, kad arī tad, kad jau viss ir pilnīgās auzās un liekas, ka nekas vairs nestrādā, vienalga, ka tas temps ir vēl 4,30, 4,40, kas jau nav slikti.
Jā, es nezinu, vai tu pats atceries to, bet pirmie vārdi par tavām lūpām pēc šiem 100 kilometriem bija, ja jūs zinātu, pusgadu es cēlos ar šādu domu. Un ir. Ne? Jā, nu tas ir... Nu, zin kā, es esmu daudz treniņos vizualizējis, kā tas būs, un kad tagad pēdējo intervālu skrienot, tu iztēlojies, ka tu skrien uz to finišu tā, un kādas būs tās sajūtas, un kādas būs tās emocijas, un tad, kad tas īstenojās, nu, tad ir tā, ka, grūti, tie, kas ir gājuši uz kaut kādu milzīgu mērķi, sev uzstādījuši un ir sasnieguši to, tad, tie jau zina, kāda tā sajūta ir. Bet, jā, to tā nevar ielikt vārdos. Tad jau Valmiera 7 kilometri pēc 100, 107, un pēc tam visi ziņu portāli bija pilni ar to par tavu paveikto, un es uzdaru tieši vienu komentāru, kur bija kāds komentējis, ka Malacis noskrēja tādā laikā 7 stundās 20, 100 kilometrus. Domāju, nē, 107. 10 minūtes, te jau 11 minūtes tu ieliki tam komisam, kā tu teici, ka tev bija tas revanšs, tiešām fenomenāls rekordā labošanas laiks. Pastāsti par finiša taisni, par sarkano paklāju. Ko no tā atceries? Es atceros to, ka es domāju, ka Valmiera ir Latvijas garākā pilsēta. Ja man kādreiz likās, ka Jūrmala ir ellīgi gara, tad man šķita, ka Valmiera ir reiz 2 vai reiz 3. Jo ir daudz braukts tur cauri, tāpēc es apmēram prātā iztēlojos, cik tas ir tālu, bet tad likās, vai tad tur vēl bija tāds kāpums, un vēl šitais aplis, un vēl tas, pagaiet, un šitās mājas, tik jābūt tulīt, bet, tur, viss iet tādā burbulī, un tad uz beigām, tad jau tur, tu zini, tas kliņķis tur ir, un tad man šķita, ka vajag 7.19, jo psiholoģiski, 7.20 vai 7.19, tas tā kā gandrīz 10 minūtes ātrāk. Mārketinga triki un tādā garā. Un tāpēc es centos pātrināties, lai paspētu, bet tur diezgan bija skaidrs, ka nevar vairs paspēt. Pēc tam bija jāskatās ieraksts, lai es atcerētos, kas tur vispār notika, jo tur bija, es biju domājis, kā tad tas būs, kad es sasniegšu kliņķi un ko es darīšu, vai es kritīšu gar zemi, vai es bļaušu, vai es raudāšu, un beigās viss vienlaikus bija kopā. Un ziņā es jau esmu tāda, tie, kas skrien ultras, tie zina, ka ultra ir ceļojums cauri visam emociju spektram. Ir brīži, kad tu jūties nevis 0, bet -1, un ir brīži, kad 10 baļu skalā tu jūties kā 20. Un te bija tas brīdis, kad, protams, distances gaitā ir visi tie izdzīvoti, bet tas viss bija vienlaikus. Tur es vairs neapzinājos, ko es daru, un visas emocijas gāja vaļā. Un tur arī ir kofeīna apjoms uzņemts tāds, ka man tas skaits nojuka, bet man ir kofeīna tabletes, un tad es tās tur dozēju pa ceļam. Es domāju, ka 800, 900, gan tūp pie 1000 miligramiem tur bija, lai tu nonāktu tādā transa stāvoklī un būtu gatavs darīt sev pāri, jo ir tā sajūta, ka visa tā, es nezinu, centrālā nervu sistēma vai kas ir tas mehānisms, kas tev aizsargā, cenšas sūtīt visus signālus, ko vien var, kad, klausies vecīt, lūdzu, mums ir ekstremāla situācija, un tu tik ļoti dari sev pāri, un cenšas tevi apturēt, cik vien var, un tev jāatrod visi veidi, kā pateikt, nē, viss ir kārtībā, mums šis ir jāpadara. Un, tad tur ir tāds mikslis, ka wow.
Es atceros, kad es pirms gada skāros Sīmaņu baznīcas kliņķim, es pirmo reizi notvēru sajūtu, ka laiks ir apstājies, neskatoties to, ka tur ir pilns ar cilvēkiem finiša zonā, man sajūta, ka tikai esmu es un kliņķis, un nekas cits uz pasauli šajā brīdī nav, un laiks ir apstājies. Vai tu noķēri arī kādā brīdī šo sajūtu? Es arī distancē noteikti bija tādi momenti, un es nezinu. Manā prātā varbūt es biju pie kliņķa pusminūti, un varbūt es tur biju stundu, tur kaut kāda savienojuma ar realitāti sāka pazust, un tas arī angliski sauc to par flow state, latviski, kā tas varētu būt nepārtrauktās apzinātības stāvoklis vai kaut kas tam līdzīgs, tā, ka tu esi tik ļoti klātesošs tajā, bet tik ļoti iegrimis tajā visā, un noteikti bija tās emocijas. Runājot par finišu, es gribu arī tevi citēt, tas, ko tu teici mikrofonā, bija, tas ir fenomenāli, cik vienlaikus tukšs tu vari justies un milzīgi piepildīts. Vai joprojām tā ir? Es teiktu, tas tukšums bija fiziskais, un tas piepildījums bija emocionālais. Un tagad jau tie svaru kausiņi pamainās, jo tu jau neizbēgam nevari dzīvot tajā finiša eiforijā bezgalīgi. Bet arī fiziskās tās mokas, kas tev ir tajā brīdī, un pilnīgi tukšā baterija, tā jau arī uzlādējās, un tad tu nostabilizējies un atgriezies kaut kur tuvāk normas līmenim, bet tagad tā eiforija noteikti vēl pieturās, jo līdz šim ir bijuši šādi un tādi sasniegumi, bet tas vairāk tā, kaut kādi skrējēji, kas mani pazīst, apsveic, un tad tur treniņu partneri no Norvēģijas un kaut kādi draugi, tuvākie vai skriešanas draugi. Bet tagad tā publicitāte, kas ir parādījusies, un to īkšķīšu uz augšu apjoms un komentāri tur, un kad tevi sāk sveikt draugi, kas vispār nav ar skriešanu nekādīgi saistīti, jo viņi ir ziņās redzējuši to un šo, tad tu tikai saproti, wow, tiešām ultramaratons piesaista tādu uzmanību, es jau tur minēju, ja visi tie labie vārdi un komentāri spētu dziedēt, tad es jau tagad būtu gatavs nākamo rekordu skriet. Tagad tas man ir milzīgi saviņņojis un pārsteidzis visi tie labie vārdi un apsveikumi, kas ir nākuši. Tā kā es esmu, tas tukšums sāk pāriet un paliek tikai tas gandarījums. Strāvā noteikti arī sekotāju skaits ir pieaudzis šodienu laikā. Pamatīgi, jā, un es jau īstenībā, man bija jāatstāj paziņojumi ieslēgti, lai Tomas varētu atsūtīt tos konkurentu rezultātus pa ceļam un atpalicības tos laikus, un es tikai skatos jauns sekotājs, un tas jau arī tādu kaut kādu ego dzirkstelīti pabaro pa ceļam, un pārsteidzoši. Vēl interesanti, ka cilvēki devās tavu Stravas profilu, lai redzētu tur tavus vidējos ātrumus tādā un tādā kilometrā, bet man pirmais, kas interesēja, tavs puls. 149 bija vidējais puls. Pastāsti, kā var kaut ko tādu būt gatavu, jo, aprunājoties ar apkārtējiem, zemes arī pie tāda tempa. Jā, tas jau vienmēr ir relatīvi. Jo man ir zems maksimālais puls. Augstāko, ko es jebkad esmu redzējis, tad, kad jau viss sprākst pušu, ir 186, kas ir, arī parasti jau jaunākiem ir augstāki tie griesti. Līdz ar to, tad jau relatīvi tas pamaina to, cik augstā intensitātē es strādāju, un arī tie miera stāvokļi pulsi man ir zemi. Kad treniņi iet ļoti labi, tad Garmins rāda, ka miera stāvokļa puls 35, 36, bet
nu jā, nezinu, cik daudz tur par problēmām runāt, bet tur jau ir arī, piemēram, tā, ka tu esi noskrējis rīta treniņu, tad tu aizies uz darbu, un tad es izlaižu brokastis un gaidu pusdienas. Bet pusdienas mēs ēdam agri ap 11. Un tu sēdi un jūti kaut kāds tā Un lovā es jau minēju, pārbaudīties tieši tā iemesla dēļ, ka Gogins pieeja, ka es jau neesmu tur mīkstais, es jau trenēšos, jo vairāk, jo labāk, un saņemies, un aiziet, un tāds tas iekšējais dialogs brīžiem, bet negribās jau iebraukt arī problēmās ar to. Un tad es aizgāju, kā saka, pārbaudīt, vai viss ir kārtībā. Un tur, bija šādas tādas problēmiņas, kur man pēc tam arī uzdeva holteri to monitoru, panēsāt 24 stundas un uztaisīt tādus kārtīgus treniņus, lai paskatītos, kas tur notiek. Un dakteri palaida mani. Tā kā tur varēja būt arī, ka līdz startam es vispār netieku, jo sirds ir pārtrenēta. Un tur arī rādījās, guļot, zemākais pulss ir 31 bijis, un sirds tilpums ir, tur bija šādi tādi rādītāji, kas dakterē viņi teica, gribētos, lai tu nāc nevis pēc gada, bet jau drīzāk, bet to uz ehokardiogrammu vai grafiju, pārbaudīt tos sirds tilpumus, vai tev vienkārši tā sirds ir liela, vai arī tu jau esi viņu pārtrenējis no tā apjoma. Tā kā es domāju, ir vērts apsvērt, ka tos lielos treniņu apjomus nevajag arī pārspīlēti romantizēt un priecāties par to ļoti zemo pulsu, jo tur tā robeža starp pārtrenēšanos un ļoti labu trenētību nav nemaz tik skaidra un ir tāda miglātīta, tā kā tur ir jāpieskata sevi un, protams, ka man ir prieks, ka es tur varu kustēties tik ātri ar tādu pulsu, bet, tur ir kā savi apsvērumi, kāpēc, kas un kā. Es ceru, ka tev nebūs kā dažiem kalnu riteņbraucējiem jāceļās naktī augšā un nedaudz jāmenas uz velo, lai tā sirds tiktu pacelta. Bet, par tiem sirds ritmiem vienmēr var diskutēt, bet, tieši kā tu pareizi saki, viss ir relatīvi un individuāli. Jautājums tev, vai sacensības nesa to, ko tu biji sagaidījis no tām? Īstenībā man pat pārsteidz. Es jau varbūt tā... Pirms starta intervijā minēju, ka es ļoti liels piedzīvojums negaidu. Kā šoseja un darbiņš jāpadara un drīzāk temps visu laiku jāskatās nekā skati. Bet, te varbūt ne tā kā takās, te nav tik daudz jāskatās zem kājām, jo takās viens kļūdains solis un to esi ārā. Te tādas aizķeršanās ir krietni mazāk iespējamība. Un līdz ar to ir vairāk iespēja pacelt to galvu uz augšu un redzēt, kā pamazām mainās kaut kāda pirmās gaismas, stāri sāk parādīties. Tad ir, saulēkts vispār bija, wow! Un tad šos šosejas skrienot, tur ik pa brīdim kaut kas krūmos paskaties, rekus tīrnes tepat, tagad kaut kāda cita skaņa, rekus zaķis skrien, tādi visādi kaut kādi nelielie prieciņi pa ceļam, un tad bija kaut kāds, es skatos, kas tas ir, kaut kāds brīvprātīgais te nostādīts, vai kā, tad taisnā posmā kāda jēga, un es centos tad pārāk nespīdināt to gaismu sejā, bet tur bija kaut kāds tā kā manekens vai kaut kāds un tā atstarojušā vesta pa virsu, un tad es tā sāku smieties. Un, tomēr tā daba kaut kur mani pārsteidza, un es pat izbaudīju to apkārt esošo daudz vairāk nekā es biju iedomājies, kas izbaudīšu. Tā kā tas mani pārsteidza, un, arī, viss bija līmenī, viss bija, man jau tur dzirdināšanas punktos vairāk manēja apkopa, bet arī tas jaunievedums ar tiešraidi, tad tiem, kas gribēja sekot līdzi, tur mamma un māsa mājās ļoti priecīgas un
arī manai atbalsta komandai, ko paskatīties, kamēr tur mani jāgaida. Un tas bija ļoti interesanti. Un, jā, es arī atzīšos, ka vakar mēs vēlreiz izgājām cauri tai tiešraidei, un es varbūt dabūju izdzīvot no malas vēl to savu piedzīvojumu un pārdzīvojumu un ceļu, ja, no Rīgas un jokiem un priekiem līdz Ellei un pēc tam līdz lielajām virsotnēm un laimei. Tā kā, zini, tā kā tapšana, dokumentālā filma par to, kā man gāja, un man jau tāds privileģēts status, ņemot vērā, ka es tur pa priekšu skrēju un tik daudz to raidlaiku dabūju, bet jā, tur Aienam un Anetei, tur liels paldies, jā, par visu komentēšanu un visai, protams, komandai par organizēšanu un Kažmeram arī. Jā, un tieši kā tu saki par manikēnu ceļmalā un klīst baumas, ka kaut kur ir arī dīvāns un televizors, vai tā ir vai nav, par to vēsturi klusē, vai tas ir nosapņots, vai tā notiek, bet ir dažādi pārsteigumi. Rīga Valmiera gadu tie mainās, bet jā, un saulēkts ir viens no iemesliem, kāpēc ļoti daudz atgriežas, jo Rīga Valmiera saulēkts ir tiešām īpašs, un pat ja ir apmākusies diena, kādā brīdī tā saule tomēr izlaužas ar tiem miglas vāliem. Jā, viens nepieklājīgais jautājums. Tika apspriest arī tieši raidē, vai zem tās atstarojošās vestes bija krekliņš vai nebija. Atklāja mistēriju. Bija krekls, jā. Un tad es pie sevis tā domāju, jā, ļoti interesanti ieguldies tur kaut kādā top Nike krekliņā ar vislabāko tur ventilējošo. Un tad es tur kaut kādā saimniecības preču veikalā nopirku XXXS vesti atstarojošo, lēta un tur neelpojoša un tā, un tad tur ir tas kontrasts, ka viss tavs lieliskais krekliņa ieguldījums šobrīd neko neizmaina, ja tev tāda vesta pa virsu, bet jā, bija krekls. Es saprotu, ka ir pagājuši tikai 2 dienas pēc sacensībām, bet šajā sarunā vairāk kārt pieminētais Toms Komas, sveicienu viņam. Viņš, protams, arī ir izcils skrējējs. Viņam ir tāds viedoklis, ka čempionu titulu nevar vienkārši atdot, un nākamajā gadā ir jāstājas vēlreiz uz starta līnijas. Kāds ir tavs viedoklis, tavs domas par šo tēmu? Vai atgriezties Rīga Valmiera? Jā, te Aivars minēja, ka rekordists skrien nākamajā gadā par brīvu. Man jau tā sajūta bija, ka rekordistam vajadzētu biļeti uz Straupas klīniku par brīvu. Tas vēl krietni pirms Valmieras, jāizskrien līdz Straupai un tālāk ne. Negribētu neko solīt šobrīd, es varbūt tik principiāli uz to neuzstāju, un te jau varbūt ir pamanījuši, ka man vairāk asociē ar taku skriešanu, un gribētos braukt uz Dienvidāfriku, uz pasaules čempionātu takās, ja izdosies kvalificēties, un tad jau, varbūt tomēr tādas netik savienojama virziena, vai tās takas, vai tā šosē, jo, piemēram, šogad, arī skatoties, cik ātri arī uz šosejas ir labākie taku skrējēji, tad šķita, ka paņemot šādu treniņu bloku, kurās koncentrējos tīri uz šoseju un pieeju visam varbūt kaut kā zinātniskāk un precīzāki tie tempi treniņos un intervālos turamies tieši zem otrā sliekšņa un tā, tad tu atgriezies spēcīgāks takās. Bet šeit, par cik Matīs sāka runāt par pasaules čempionātu 100 kilometros, tad es tā domāju, labi, šis gads ir pakārtots šosejai, bet šobrīd vairāk tā sajūta, ka nākamais gads būs atpakaļ takās. Es nezinu, kāpēc man radās doma par paralēli, ka mēs ļoti labi zinām mūziķus Emīlu Balceru un Maratu Ogļisņevu, kur ir gan Music, gan Bermuda divstūrs, un viņiem ir tā, 1 gadu Music, 1 gadu Bermuda divstūrs. Varbūt tev arī jāpārdomā šāda stratēģija, 1 gadu takas, 1 gadu šosē, ļoti par to domā. Viegli, lai tam esot, vienmēr bija sapnis tur, izskriet.
kvalifikācijas normatīvu uz Eiropas čempionātu vai uz pasaules čempionātu un būt tādā wow, lielā sporta formā. Un tagad varbūt, tie neīstenotie bērnības sapņi raujās ārā un gribās tikt uz katru pasaules čempionātu, uz kuru vien var nokļūt. Un tad varbūt tā es tā svārstos, bet nezinu, kaut kā nejauši es nokļuvu tajā šosejā un eksperiments, es teiktu, ļoti labi ir izdevies un vēl turpināsies noteikti līdz čempionātam. Tā kā es uzskatu, neuztraucos pārāk par to, vai tu esi taku skrējējs, vai tu esi asfalta skrējējs, ultraskrējējs. Un arī Latvijas specifika, ka, ja taku čempionāts nav Siguldā, kur tev var tā kārtīgi izraustīt, bet ir kaut kur Stirnubuks, piemēram, noorganizē, tur jau tomēr, ja tu esi stiprs, tas asfalta skrējējs, tad tev būs ļoti grūti arī pārspēt, jo ļoti gari tie posmi, kur vienkārši to ar savu fizisko izbrauc. Līdz ar to tāds hibrīds starp taku skrējēju un asfalta skrējēju tu vari būt šeit visai viegli. Ja gribās UTMB liels panākumus un tā, tad gan vajag vairāk specializēties. Ja jau tu pieminēji to Siguldu un Latvijas čempionātu, tad es gribu arī tev jautāt par šo pieredzi, jo tev ir Latvijas čempiona tituls taku skriešanā. 23 gadi tev bija, man šķiet. Laikam, jā. Fenomenāli. Pastāsti, kā tu atceries šo skrējienu? Tas bija negaidīts pavērsiens. tas bija dzīvoju to laiku es Bergenā, līdz ar to, kas varbūt ir pētījuši Bergenas klimatu, tur līst ļoti daudz. Un tad nepatīkami laikapstākļi bieži ir. Un tā sakrita, ka arī Siguldā uznāca tāds dubļains un lietains un vējains un nepatīkams. Tad es jutos tā kā mājas trasē. Un tur es atceros, ka tur likās baigais spiediens, ka tur tas un tas tur no labākajiem nav pieteikušies, un tad ir Grīviņš, un tad būs Kūms, kas tur tādi lielie favorīti, un tad es jau tur arī kaut kur kotējos. Un tad likās, manis tagad gaida, un es tur jauns un talantīgs. Un tad viņi vienkārši aizskrien no manis prom pirmajos kilometros, un es palieku kaut kāds, es nezinu, vispār 7. vai kurš. Un tad man liekas, es sev apsolīju, ka es tiešām startu nepārķeršu. Un būšu pacietīgs, bet tad arī nav lielais plīsiens uz beigām. Un kaut kā tā tas sanāca, ka es pakāpeniski, kontrolēti turēju to savu intensitāti, un tad viens paliek lēnāk, otrs paliek lēnāks, un satieku Jāni Kūmu, un viņš arī saguris, un apdzenu viņu, un tad jau paliek tikai Pēters priekšā. Un es jau esmu starā, ka tik labi iet, un es kāpju pa vietām, un ka tomēr varētu būt tas piedestāls un medaļa. Un tad es skatos, ka Pēteris iet. Un es nesaprotu, kas notiek, un es kaut ko tur ejā, mēģinu viņu uzmundrināt, un viņš, apsveicu Kārli. Tas grūti saprast, kas notiek, bet tu saproti, ka tu esi kļūst tikko par līderi. Tad jau bija āķis lūpā, un tad jau likās, nē, šito jau es vairs neizlaidīšu. Un tad, es teiktu, iekrita rokās man čempiona tituls. Un tad jau vienmēr var spriest, vai ne, kuram tur nesagāja viņa plāni, un kurš neieradās, un kāpēc Kārlis kā kaut kāds, kuram vajadzētu būt tur 6. vai 8. viņš ir čempions, un tur jau skaitās vai neskaitās, bet tad jau nav mana problēma, kurš neieradās pats vainīgs. Bet tas tad kaut kādu spiedienu uz mani uzlika, pēc tam uz nākamo čempionātu, kad tu ierodies kā čempions aizstāvēt titulu. Tur ieradās visi lielie dūži, un tur uznāca diezgan pamatīgs karstums, kas ir mana vājība, vismaz tam es nebiju sagatavojies.
Nu, un tad es biju 6. laikam nākamajā gadā, un nu, tad man ierādīja manu vietu, un tad bija psiholoģiski kaut kāds tāds trieciens, ka tu esi bijis čempions, un tagad tu pat par medaļām nevari cīnīties, nu tā kā skaidrs no paša sākuma. Nu, līdz ar to mazliet saraustīts tas karjeras sākums izvērtās, ka it kā tu esi sasniedzis virsotni tik strauji, un tad tu krīti, bet īstenībā ļoti labi, jo tas man tad atsēdināja un lika, apzināties, kur ir apstākļu sakritības un kur ir manas spējas un vienkārši ļauties treniņu procesam un pakāpeniski atgriezties, nu jau ar citu jaudu tuvāk tam piedestālam un, nu jā, redz līdz kam tas ir novedis tagad. No Norvēģijā tev ļoti iemāca būt pieticīgam un nepārmērīgi lepoties ar saviem panākumiem. Nu, tur kaut kur jāatrod tā robeža, jo ir brīži, kad tomēr vajag nosvinēt to, ko tu esi sasniedzis un izbaudīt un izmantot, nu, to kā iedvesmu tālākiem treniņiem, bet vienmēr draugi tur strauji man uzstāja, jā, tu esi čempions, bet atslāpsti, drusciņi atpūties, atjaunojies un trenējies tālāk un stādi nākamos mērķus. Un, nu, zin kā, es gribu sasaistīt ar savu bērnību, ka vieglatlētikā man kaut kā tās lietas līdz galam neizvērtās tik labi, kā es gribētu, jo, nu, tur trauma tāda vai kaut kas tāds neizdodās, bet mana tā personība ir bijusi, ka vienmēr ir tā emocionalitāte, nu, es ļoti pārdzīvoju par lietām, un ir tas perfekcionisms. Un tad tu dzīvo visu laiku uz tādas pulvermūces, kad, ja tu kaut ko izdari labi, nu, teiksim, dabūji 10, nā, tas ir kārtībā, tas ir tā kā tam jābūt. Dabūju tur 7 kaut kādā pārbaudas darbā, viss, tu neko nemāki, tu esi tāds lūzeris tev. Un ja tu dzīvo, nu tas kā, jā, es saku uz pulvermūces visu laiku, tu tikai gaidi nākamo sprādzienu, kurā sevi kritizēt, ka tu neesi tur pilnvērtīgs un tu neesi spējīgs un tev neizdodās. Un tas rāda tādu lielu emocionālo spriedzi un visu laiku tevī mutuļo. Un ultramaratonos es esmu atradis kā to mutuļošanu pavērst pret sevi. Un tā emocionalitāte, kas man likās viens no maniem lielajiem trūkumiem, tagad ir viens no maniem lielākajiem ieročiem, jo kaut kādus zaudējumus, kas, nu, principā, nu, kāda starpība, nu, 2. vieta Latvijas čempionātā, nu, zaudējumi, nu, kāds zaudējums, cik daudzi būtu laimīgi par to, un cik ļoti man būtu jānovērtē, ka man izdevās pēc 6. vietas iepriekšējā gadā cīnīties un tik tuvu būt titulam, bet nē, tu pavērsi to kā zaudējumu un uztaisi nenormālo pārdzīvojumu no tā un tagad izmanto to kā degvielu nākamajā skrējienā, kad tu gribi no tā izvairīties. Un tas treniņu process man palīdz visu to katliņu vāku pacelt, lai tās emocijas ikdienā nostabilizējās. Un tad, kad pienāk tā sacensība diena, nu tad tu to burbuļojošo katlu ieliec iekšā tajā sacensību procesā un sanāk visādi brīnumi. Jautājums, ko es uzdodu ikvienam, kas šeit ierodas, ir, ar ko tavuprāt ultramaratonists atšķiras no citiem? Vienmēr, kad es uzzinu, ja kāds skrien ultramaratons, tad gribās jautāt, nu, kas tad bija tava lielā problēma dzīvē, kas tev noveda līdz šim? Nu, zin kā, man liekas, diezgan bieži kaut kas tāds tur atklājās, un ja tu esi spējīgs ar labu dzīvi, ja, un priecīgs būdams tomēr pievērsties tādai sev spīdzināšanai, nu tad cepur nost, bet es domāju, kaut kāds piedzīvojumu gars lielāks, kaut kāda lielāka uzdrīkstēšanās, izaicināt sevi un uzstādīt kaut kādus mērķus, kas, nu, kā saka, eksperimentēt ar sevi un testēt tās savu spēju robežas, jo
daudzi, ļoti žēl, bet iegrims tādā komforta zonā, un tad tāda ikdienas rutīnā tu vienkārši ej tai dzīvei cauri. Bet tad uzstādot kaut kādus mērķus, pēc kā tiekties, manuprāt, krietni lielāka struktūra dzīvē parādās un kaut kādi tie emocionālie gandarījuma mirkļi, kā man tagad bija pēc Valmieras, tie arī veidojās. Un es domāju, varbūt kaut kāda tā deksme pēc vēlmes kaut ko sasniegt un redzēt un piedzīvot vairāk nekā daudzi citi, kas neuzdrīkstās. Tu pieminēji tās dzīves problēmas, un šeit ir tā atsauce par to, ko es teicu sarunas sākumā, kad vidējais dalībnieku vecums 39 gadi, 40 gadnieku saucamā krīze. Jautājums ir, kāpēc mēs ar tevi šeit esam jau 25 gadu vecumā, bet uz šo jautājumu mēs šodien neatbildēsim. Bet, runājot, vēl gribu jautāt, droši vien tā atslēga ir disciplīna, vai ne, lai sasniegtu kaut ko šādu? Jā, jo, ja tev nav tas treniņa apjoms tik liels, tu vari censties, kā saka, iegūt maksimumu no tām sev pieejamām stundām, bet tev būs ļoti grūti konkurēt ar kādu, kurš pamanās atrast vairāk stundu dzīvē, ko veltīt šim. Un, es jau minēju, ka ir daudzi, kas noteikti gribētu šo sasniegumu manā vietā, bet cik daudz gribētu dzīvot tā, kā es esmu dzīvojis tagad pēdējā laikā. Dzīve, kurā ir treniņš darbs, treniņš ēst gulēt. Atkal un atkal un atkal un atkal. Un man ārzemēs esot to arī izdarīt daudz vieglāk, jo esot Latvijā vienmēr ir, tur kultūras pasākumi vai draugi tev sauc izklaidēties vai kaut ko darīt, vai ir ģimeni jāsatiek un visādi normāli cilvēku dzīves darīšanas. Bet esot ārzemēs, tev ir tā iespēja nesadraudzēties ar tādiem, kuriem ir šīs ierastās izklaides, sadraudzēties ar skrējējiem. Līdz ar to es varu dzīvot ar skriešanu kā tik lielu manu dzīves sastāvdaļu. Es minēju, disciplīna. Tas, ka tev tie apstākļi ir, lai tu vari to dzīvi sakārtot skriešanai, jau nenozīmē, ka tu arī izskriesi. Liekas, varbūt es tur lieku gandrīz katru dienu 2 treniņus dienā, bet es tāpat esmu tikai cilvēks, un arī man ir brīži, kad liekas, ak, Dievs, šodien tā negribās, tur tāds lietus ārā vai vējš. Tad uzvelc lietus, un skrien. Tā kā, tā ir tā parādīšanās un izdarīšana dienās, tad, kad tev iedvesmas nav. Kad tev iedvesmas nav, tad tev ir jābūt disciplīnai. Un ja tev tā disciplīna tev piesedz, tad treniņa apjoms saglabājās kā vajag, un tad arī tiem panākumi neizpaliks. Tu tikko brīnišķīgi atbildēji uz vienu no noslēdzošiem jautājumiem, kas tavuprāt ir tavs ultraspēks, tad man gribas teikt tieši tas pēdējais teikums par parādīšanos un izdarīšanu dienā, ka to negribas. Tā ir? Jā, es domāju, tas ir bijis viena no galvenajām treniņa atslēgām tagad un panākumu atslēgām tajā visā. Un noslēdzošais jautājums ir, kas būs tā dziesma, ko tu ieteiksi ielikt ultraspēka dziesmu playlistē? Vai tā būs viena no dziesmām, ko tu galvā dziedāji skrienot Rīgu Valmieru? Jā, tā, kas man skanēja uz rīņķa galvā, bija vilku dziesma Trīnīte. Bet šeit es ilgi domāju, kādu dziesmu izvēlēties, jo ir bijis tas pusauģu posms, kad tur bija vairāk tāda indija mūzika un alternatīvā, un tad kaut kur ieejot tajā ultra pasaulē, arī vairāk es pievērsos hip-hopa mūzikai, repam, kaut kādam tādam enerģiskākam un kas vairāk iedod to enerģijas grūdienu brīžos, kad vajag, bet tur atkal problēma izvēlēties kaut ko tādu, kas būtu tāds pietiekami pieklājīgs.
Un tad es izvēlējos Anša un DJ Monstas dziesmu Pacēl savu balsi, jo tas ir kaut kas pa vidu starp tautiskajiem motīviem un starp hip-hop. Un tur man patīk tas vēstījums par, tur gan vairāk par dziedāšanu un par to mūsu tautas īpašību un kā tas mums ir palīdzējis laikiem tikt cauri, bet es domāju, to var arī pārnest skriešanas ziņā, kā vienkārši uzdrīkstēšanos darīt un uzdrīkstēšanos mēģināt laust tās savus spēju robežas un neieklausīties varbūt tajos kritiskajos vārdos, ka tu taču esi bijis sprinteris, tas taču ir pavisam cits sporta veids, ko tad tu ultramaratonos darīsi, vai ne? Un es esmu parādījis, ka ja tu esi pietiekami traks vai disciplinēts vai pa bišķiņam no abiem, tad tu vari pārvērsties par garo gabalu skrējēju un tu vari to izdarīt arī agrā vecumā, tā kā vienkārši vajag uzdrīkstēties. Lieliski tiek ielikt, un es pēc ilgiem laikiem gribu arī vēl vienu dziesmu pievienot. Par godu tavam zeltam man šķiet ir pienācis īstais laiks pievienot Cakepop Demon Hunters dziesmu Golden, jo tur ir arī līdzīgs atsauces par to, kā tu pieminēji, pietiek slēpties, ir laiks spīdēt, un mums viss izdosies. Milzīgs paldies, Kārli, ka tu atbrauci šeit valsts svētkos 2 dienas pēc šādiem notikumiem. Trases rekords, Latvijas čempions 100 kilometros ar tādu rezultātu, un kā es jau tev teicu, pirms ierakstā es pat vēl neesmu sapratusi un iesaiņojusi savus sajūtas, lai tā skaisti par to izteiktos, jo emocijas ir milzīgas, un visu praktiski šo sarunu es jau uz tādas raudāšanas robežas, un paldies tev, ka tu dāvā šādas emocijas. Un es iedvesmoju tik daudzus un turpinās iedvesmot, un lai pašam tev šī iedvesma kalpo tālākiem mērķiem, lai tev viss izdodas, un man gribas teikt, tev vēl viss priekšā. Atcerēsimies vēlreiz par to gadu skaitli, kas mums kopīgs. Un jā, lai tev vienmēr ultraspēks un tiekamies ultras, vai ne? Wow, paldies! Jā, es zinu, kā es gribēju piebilst, ka es nāku ar patiesumu un es nāku ar atklātumu un man nav, man ir gandarījums, ka es spēju sevi atklāt tajā notiekošajā un ka visi var redzēt, ka arī man tas nāk grūti un arī tie stiprie nav nekādi roboti un arī viņos iekšā ir lielas emocijas un pārdzīvojums, tā kā man ir milzīgs gandarījums, ja es varu kādu iedvesmot ar savu šo te dūlējām izdarībām. Tā kā liels paldies, jā, un sveicieni visiem. Paldies par patiesumu un emocijām, un tas ir tieši tas, ko es šeit sagaidu.